Reiz runcis Renārs ar draugiem atpūtās savās lauku mājās, mežmaļos, bet netālajā mežiņā Mežā taču var, te nav ne pāgabs, ne māja. Ne. Nu jā, man vienmēr saka, rūk neklaigā, neesi jau mežā. Nu tagad taču es esmu mežā un varu klaigāt, cik uziet pareizi. Tā. Rūk! Rūk, beidz! Rūk, nevienu sēni nevar no tavām klaigām atrast. Sēnes nobijušās un salīdušas atpakaļ zemē. Oi, te pāris gailenītes. Oi, ko tas maziņas. Tikko izlīdušas. Jo, bet tāds jau nevar likt groziņā. Tās tikko var pamanīt. Es esmu tausis. Es visus bērnus, kas mežā aug un sēņo, noķeru. Cams! Kas te Milzis Lutausis! Tu esi sīvēns Rukausis! Kas tu esi? Jā, Rukausis, kura ausis ar sevišķu tīrību nevar lepoties. Var gan, ja vasarā kārtīgi peldas, tad ausis nav jāmazgā. Galvenais, lai tās ir lielas un muzikālas. Nu nāc, muzikālo Rukausi. Iesim mājās. Ko? Nu ko, jāpalīdz pīkam apliet gurķus. Nu nāc, varbūt vēl kāds darbiņš atradīsies. Pīka, tas ir... Nu, tu nāc, ko tu vēl gaidi? Nē, es aiziešu līdz tai, līdz skaņu pītei. Ko? Jo, jā, tu man teici, ka tās ausis man tomēr tādas, jā. Es jau neesmu šorīt mazgājies. Nu labi. Nu, es eju. Nu jā. Pagaidi. Tikai nedomā kāpt uz lielās laipas un šūpoties laivā. Jā. Nu, tu atceries, bez Runča Renāra atļaujas ne soli uz laipas. Zinu, jā. Nu, jā. Nu, tad nomazgā šņukuru un nāc mājās. Nu, laistīsim gurķus. Nu, jā. Nu, ej! Nu, ej, nu! Jā, laistīsim gurķus. Milzis Lutausis nelaista gurķus. Viņš tikai... Viņš tos tikai nādu. Milzis Lutausis ēd gurķus, svaigus ar krējumu, marinētos un skābētos. Milzis Lutausis ēd gurķus. Vai? Nu jā, sēņu nav. Nekas. Uzcienāšu Runci Renāru ar meža zemenēm. Vai, kā smaržo! Tā savēru. Vai, re, kādas lielas! Vai, cik gatavas! Nu, Ruk, kaut reiz viņš beigtu to klaigāšanu. Vai, kā smaržo!
Neko nedrīkst. Klaigāt nedrīkst. Milzu Lutavs tēlot nedrīkst. Uz laipas iet nedrīkst. Oi, laivā šūpoties nedrīkst. Jā. Drīkst tikai gurķus laistīt. Un jālaista tieši tad, kad saule visvairāk cepina. Cik labi. Cik labi te pie upītes. Man šķiet, ka neviens neteiks, ja Sivēns. Ja Sivēns Ruks tagad būs kapteinis Ruks. Jā, neviens neko neteiks. Tā, uziesim uz laipiņas ļoti klusiņām, ļoti uzmanīgi, lai neizbaidītu zivtiņas. Un uzmanīgi, iekāpsim laiviņā. Tā. Uzmanīgi iepākāpām laiviņā. Paskatīsimies, kā varētu atraisīt ķēdi. Tā. Reiz. Ir. Tā. Un tagad paskatīsimies, uz kuru pusi kuģītis stūrēs. Ļoti labi! Kuģītis iegriežas upītes vidū un sāk lēnām virzīties uz priekšu. Labi! Ļoti labi! Jau, lūk, paša pīti groziņi. Izvēlies pīk, kuru gribi. Viens tev, otrs Rukam. Pīka savu jau paņēma, nenocietās un aizskrēja uz mežu. Jau, labi, ja kādu zemeni dabūs. Sēņu laiks vēl priekšā. Kārtīgs lietus. Nav redzēts veselu mēnesi. Ja varētu, es ņemtu šo te Runs Renāru, bet tas, to lielāko, mazākais, lai paliek Rukam. Kā vēlies, Pīk? Paldies, Runs Renāru. Bet kur jūs iemācījāties pīt tik skaistus groziņus? Redzi, darbs māca darītāju. Tādu grozu arī tu, Pīk, vari iemācīties nopīt. Protams, vajadzīga tikai griba un pacietība. Ak tā! Runs Renār, ja parādās Ruks, pasakiet, ka es aizgāju laistīt gurķus, lai viņš ņem kannu un nāk talkā. Labi? Labi, jā. Jā, sēņu grozi padavušies labi. Būtu tikko likt iekšā. Jā, kādu dienu būs jāķeras pie kartupeļu groziem. Vai tas sēņotāji jau mājās? Jā, mājās. Vai sēnes tikai vēl mežā? Atradu 3 gailenītes, tikko galviņas pabāzušas no sūnām. Tādas nevar likt grozā. Bet te jums meža gardums, lūdzu. Paldies! Pavisam gatavas. Nogaršojiet. Paldies, Pīka. Varēja gan pati likt uz kārā zoba. Vai Ruks arī kādu sēni atrada? Jā, viņš jau nemeklēja. Skraidīja pa mežu un klaigāja. Ko tad viņš gribēja sasaukt? Tā neko tēloja. Milzi Lutavs, kurš biedē bērnus. Iedomājieties, Runs Renāri. Jā.
Viņš saka, te ir mežs, un es varu kliegt, cik gribu un kā gribu. Nu, būtu labāk mežā paklusējis. Vai ne? Tad varētu sadzirdēt putniņu čivināšanu, kamenes dūkšanu, vai arī ieklausījies savā atbalsī. Jā. Kā? Atbalsī. Jā, Pīka, katrai balsī ir sava atbalss. Vai tad tu nekad neesi dzirdējusi savu atbalsi? Nē, nekad. Runci, Renār, es nemaz nezinu, kas tas ir atbalss. Nu, ja tu man ko saki, es dzirdu tavu balsi, un arī tu to dzirdi. Bet ja tavai balsī ir kāds šķērslis, viņa nāk atpakaļ, un tu viņu dzirdi kā atbalsi. Nu, vai tagad tev skaidrs? Nu tā. Runci, Renār, bet vai mežmaļos ir kāda vieta, kur var sadzirdēt atbalsi? Jāiziet cauri mežiņam pie skaņupītes. Tā ir stāvi krasti. Jā? Ja tu skaļi iesauksies, Pīkiņa, dzirdēsi ne tikai vienu, bet vairākas atbalsis. Pagaidiet, Runci, Renār, lūdzu, aiziesim līdz skaņupītei. Jā? Es nekad neesmu dzirdējis savu atbalsi. Mjau, varam arī aizstaigāt. Pīks laista gurķus, cita darbiņa pagaidām nav. Bet kur tad Ruks? Viņš aizskrēja līdz skaņupītei. Viņš taču šodien vēl nav mazgājis muti. Es viņam pateicu, lai nāk Pīkam palīgos laistīt gurķus. Lai negurķojas, bet lai nāk un laist. Pareizi. Jā. Tā, labi. Ļoti labi. Hei, paga. Tagad laiva sāk griezties uz riņķi. Hei, bet priekšā ir liels akmens. Hei, bet man taču nav airu. Hei, kas tagad notiks? Hei, palīgā, vai te kāds ir? Vai varu laivu apturēt? Straume, mani nes uz leju! Oi, cik labi, ka tu atnāci. Lielajam akmenim esam garām. Dzirdi? Garām! Jā, tagad jābūt rāmam, mierīgam. Turēšos pie niedrēm. Paldies, ka mani izglābi! Labi. Hei, nāk Renārs ar Pīku. Tagad tikai jāturas pie niedrēm un jāpaslēpjas, kamēr šie aiziet. Runci, Renār, Nu? kāds ir paņēmis mūsu laivu? Kā? Nu, bet ko tad viņš iesāks ar laivu bez airiem? Airi man nolikti šķūnītī. Mjau. Vai tikai Ruks nav kaut ko sagudrojis? Mjau. Kā tad? Pīkiņa paskat, redz, kur Ruks un laiva niedrēs turās, nu. Vai? Ruk! Rūk! Mēs tev pasviedīsim ķēdi, bet tu turi un ķerciet! Vilksim tevi malā! Rūk! Ķer ķēdi! Apā! Saķeri! Ir! Noķēru! Ir! Tā. Nu, tik vilksim malā. Labi! Mjau! Apsūs laivu. Tu zini? Ruk
Jāsaka, tu esi pelnījis smalkus žagarus. Nu, bet stāsti, Ruk, visu pēc kārtas. Nu, es iekāpu laivā un nepadomāju, ka airu nav. Un strāme nesīs laivu uz lielu akmeni. Ui, tad es tā nobijos un sāku kliegt, lai kāds nāk palīgā. Un kāds atsaucās. Jā, un teica, ka nāks palīgā. Jā, teica, eju. Jā, viņš teica, un tā es nesadūros ar lielo akmeni. Jā, bet kas tas bija, kas atsaucās un izglāba? Nu, es nezinu. Es viņu neredzēju. Jā, un tad es viņam teicu, paldies, ka izglābi. Mjau. Un ko viņš atbildēja? Jā. Ko? Viņš teica tā. Labi. Jā. Mjau, bet tagad, Ruk, pateicies tam neredzamajam, kas tevi izglāba, bet tā skaļi, cik vien skaļi vari. Paldies, ka mani izglābi! Labi. Hei! Kas tā par balsi? Mjau, tā nav balss, tā ir atbalsts. Un tā tevi šoreiz izglāba. Mjau. Sveicinātā skaņu pīt! Hei! Nu, Ko jūs tik laigājat, ko? vai mēs sarunājamies ar atbalsi? Jā. Paklausies! Lai balstiņi tālu skan! Nu, un tagad sauksim visi kopā. Sveika, skaņu pīt! Ja? Sveika, skaņu pīt!